Ir šā gada 13:00. Sākam Labklājības un sociālo jautājumu komitejā. Komiteja ir reģistrējušies nepieciešamais deputātu daudzums, tātad kvorums ir. Varam sākt. Darba kārtībā šodien ir 2 darba kārtības jautājumi. Un proti, pirmais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 5. jūlijā. Saistošajos noteikumos numur 10. Jelgavas novada nolikums. Lūdzu, ziņotāju Vitai Naglai. Jā, labdien! Ir sagatavots domas lēmuma projekts par saistošajiem noteikumiem grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 5. jūnija saistošajos noteikumos numur 10 Jelgavas novada pašvaldības nolikums. Ņemot vērā, ka gan šie grozījumi, gan arī pats nolikums ir pieejami un deputāti ar viņiem ir iepazinušies, tad es ar komitejas priekšsēdētāju atļaušos tos nepārlasīt, bet pārstāstīt par būtiskākajām izmaiņām, kas ir iekļauts šajā nolikumā. Tātad attiecībā uz grozījumiem ir ņemtas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildes, nolikums ir precizēts. Attiecībā uz šīm iebildēm galvenākārt grozījumi ir arī redakcionāli. Būtiskākie grozījumi, kas ir tikuši iekļauti šajā nolikumā, ir attiecībā uz izpilddirektoru un izpilddirektoru vietnieku kompetencēm. Proti ir precizēti un papildināti atsevišķi punkti. Tie ir 14.13, arī attiecīgi 15.3 un 16.9. Tad, ņemot vērā arī izglītības pārvaldes iniciatīvu un arī ņemot vērā arī grozījumus, kas ir iekļauti arī izglītības pārvaldes nolikumā un tiek virzīti, tātad ir papildināts arī 19. punkts ar 19.17.28 un 19.17.29 apakšpunktiem attiecībā uz iniciatīvu centriem. Tātad ir iekļauti vēl 2 jauni centri, tie ir Līvvērs jauniešu iniciatīvu centrs un Glūdas jauniešu iniciatīvu centrs. Ir arī grozījumi izdarīt atbilstoši no iepriekš jau domas sēdēs pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz skolām. Tātad viens no tiem ir attiecībā uz 19.25 apakšpunktu attiecībā uz Sesavas pamatskolu un 19.39 apakšpunktu attiecībā uz Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu. Tad viens no grozījumiem ir arī attiecībā uz iekšējo auditu. Iekšējais audits iepriekš ir bijusi kā iestāde, šobrīd viņš tiek iekļauts kā struktūra vienība un tātad attiecīgi tiek papildināts 27. punkts, iekļaujot tajā arī 27.13 apakšpunktu ar vienu nodaļu, kas ir iekšēja audita un kapitāla daļa pārvaldības nodaļa. Ļoti daudz būtisku grozījumu ir attiecībā uz 30. punktu par biedrībām. Kā jau mēs visi zinām, domas sēdē tika skatīts šis jautājums par dalību biedrībā, tika veikts šis izvērtējums, kurās tad domas deputāti lēma par to, kurās biedrībās mēs turpinām dalību un kurās ne, un atbilstoši pieņemtiem lēmumam, tad arī attiecīgi mēs esam šajā nolikumā svītrojuši tās biedrības, kurās tad mēs vēl šo dalību neturpinām. Ir papildināts arī nolikums ar 34.1 punktu attiecībā uz jauniešu domi. Viens no tādiem būtiskākajiem arī grozījumiem ir attiecībā uz nodaļu par domas un komitejas sēdes norisi, kad tās var notikt attālināti, tātad proti ir papildināta šī nodaļa ar pilnīgi jauniem apakšpunktiem, un tie ir par to, ka domas priekšsēdētājiem ir tiesības tātad noteikt, ka deputāts klātienes domas sēdē var piedalīties attālināti, izmantojot tiešraides videokonferences rīku, ja deputāts nevar ierasties šīs sēdes vietā, un tad attiecīgi nevēlāk kā vienu darbdienu pirms kārtējās domas sēdes saņems deputātu pieteikums par dalību domas sēdē attālināti.
Un attiecībā uz komitejām tad iekļauts punkts par to, ka komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs tātad attiecīgi noteikt šīs te komitejas norises veidu, tātad vai viņš tātad organizē šo te komitejas veidu vai nu klātienē, vai nu attālināti. Attiecībā uz nodaļu par administratīvu aktu apstrīdēšanas kārtību tur vairāk ir iekļauti redakcionāli precizējumi un grozījumi. Tas būtu īsumā viss, vēl papildus attiecībā uz šo te apspriešanu. Saistošie noteikumi tika nodoti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai un laika periodā no 24. gada 2. februāra līdz 24. gada 15. februārim viedokļi netika saņemti. Tas būtu īsumā par šo visu, tad vēl arī attiecīgi es informēšu par to, kādi jautājumi un priekšlikumi tika saņemti jau no iepriekš izskatītajās komitejās jau par šo nolikumu. Tātad 20. februārī šie nolikuma grozījumi tika skatīti arī Tautsaimniecības un attīstības komitejā, saņemti priekšlikumi, tātad attiecīgi svītrot 14.13, 15.3, 16.9 apakšpunktus, ar piebildi, ka tātad attiecīgi šīs te kompetences jau ir noteiktas publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldību likumā 14. pāntā, lai nedublētu šīs te pāntu normas, tad attiecīgi tika saņemts viedoklis par to, ka šāda norma nav nepieciešama lielajā nolikumā, un tad arī tika saņemts arī viedoklis par to, ka būtu nepieciešams pārskatīt 27.13 apakšpunktu attiecībā uz nodaļas nosaukumu, proti iet runa par iekšējā audita un kapitāla daļu pārvaldības nodaļu. Arī diskutējot par to, par pakļautību, tad kāpēc šai nodaļai būtu jāatrodas izpilddirektora pakļautībā. Tātad šajā gadījumā nodaļa atrodas tātad kopā ar citām nodaļām, un šajā gadījumā šīs visas nodaļas ir pakļautas izpilddirektoram, tātad šajā gadījumā es neredzu šķēršļus arī, kad šī nodaļa nevarētu arī atrasties izpilddirektora pakļautībā, un arī no Finanšu ministrijas prezentācijas, kurā ir sniegts viedoklis par šīm te atbildīgajām personām un pakļautību, viņi arī min par to, kad iekšējais audits ir neatkarīgs auditors, funkcionāli un administratīvi padots izpilddirektoram, un šajā gadījumā arī norādot un vai arī domas priekšsēdētāji, bet katrā gadījumā pašvaldība pat ir tiesīga tātad noteikti, kā pakļautībā tātad atrodas arī šīs iekšējais audits. Vēl bija priekšlikums par 2 punktu apvienošanu, proti 77.3 ar 77.1 punktu, attiecībā uz formulējumu par šo te attālināto sēdes norisi. Tātad 77.3 apakšpunkts nosaka to, ka domas deputāts domas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domas sēdes norises vietā. Savā ziņā varu piekrist, jā, kad varbūt tas būtu savienojums ar 77.1 apakšpunktu, jo tajā jau ir noteikts, ja domas deputāts nevar ierasties domas klātienes sēdē, viņš attiecīgi par to informē domas priekšsēdētāju, un tad attiecīgi var nodrošināt šo te iespēju piedalīties klātienes domas sēdē attālināti, ņemot vērā, ka jau pašvaldību likuma 33. pānta otrās daļas 1. punkts jau definē to, ka tātad domas sēdes tad var notikt attālināt veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ. Ja nevar ierasties attālināt, tad principā, ja deputāti lems, mēs varam atstāt šo punktu, tas nebūtu nepareizi, ja mēs viņu atstātu, varam arī ņemt ārā, bet būtībā, ja viņš arī paliek kāds viņš šobrīd ir, mēs viņu varam atstāt, un šajā gadījumā ņemot vērā, kad, ja šāds formulējums ir atbalstāms, tad mēs varam viņu arī nesvītrot ārā. Tas bija, šie bija komentāri no Tautsaimniecības un attīstības komitejas, pirms tam mēs šodien arī skatījām šo pašu jautājumu arī
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Par to arī bija diskutēts. Pamatā bija arī par šiem pašiem jautājumiem, kuriem es vērsu uzmanību par to, kā mums noritēja Tautsaimniecības un attīstības komiteja. Tātad atkal bija priekšlikums precizēt 27.13 apakšpunktu attiecībā uz šo te iekšējo audita nodaļu un arī precizēt nolikuma 77.1 punktu attiecībā uz šo te informēšanu nevēlāk kā vienu darba dienu. Pirms kārtējās domas sēdes diskusijas bija par to, vai būtu atstājama šī te viena darba diena vai arī, piemēram, 1 stunda. Manā ieskatā viena darba diena būtu optimāls laiks, lai domas priekšsēdētājs varētu saprast arī par to, cik tātad attiecīgi deputāti būs un piedalīsies domas klātienes sēdē, kā arī, lai saprastu, cik arī no šiem deputātiem tātad ir pauduši vēlmi par to, ka viņi gribētu piedalīties arī attālināti. Šis, protams, ir deputātiem diskutējums jautājums. Protams, ja jūs uzskatāt, ka šis laiks būtu samazināts, jūs ar priekšlikumiem varat viņu virzīt domas sēdē, bet es tomēr varbūt tās rosinātu, tad izvērtēt, ka, manuprāt, mēs arī šādu priekšlikumu iekļāvām, ka tā viena darba diena būtu tas optimālais laiks. Tas tā kā būtu īsumā viss, ja kādi jautājumi tā, un vēl neliela piebildi, es aizmirsu pateikt, ka tad, kad mēs virzījām šos te saistošo noteikumu grozījumus sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, mums bija iekļauts šajos grozījumos viens punkts, precizēt un papildināt 88. punktu ar Sesavas filiāli, pārskatot un izrunāt šo jautājumu ar izglītības pārvaldes vadītāju. Mēs secinājām, ka šajā gadījumā filiāla nav, teiksim tā, uztverama un tādā izpratnē kā filiāla, bet tā būs īstenošanas vieta, un līdz ar to ņemot vērā, ka tā ir paredzēta tikai kā īstenošanas vieta, mums šis nolikumā nebūtu iekļaujams. Un vēl ir nācis klāt arī, ko jūs jau iepriekš minējat, šie te 2 jauniešu iniciatīvu centri, tie nākuši mums klāt ir pēc tam, kad jau šie saistošo noteikumu grozījumi bija nodoti jau sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Mēs esam arī papildinājuši ar šiem 2 jauniešu centriem. Tas tā būtu vismā viss, paldies. Paldies ziņotājiem. Kādi ir jautājumi attiecīgi par minēto lēmumu projektu? Labi, kas būtu diskutējums? Debates. Man varbūt tās vienīgi, ja jau mēs te runājam par to 77. prīmu pantu, kur tur ir tā viena diennakts, tā viena darba diena. Man būtu tās tur kāda diennakti ielikt stundas labāk. Jo, ko darīt, ja tas būs sestdienas vakars, svētdienas vakars, pirmdien kāda sēde ir vai vēl kaut kas. Es te tā no tādiem aspektiem, jo tur tās darbdienas atkal nesanāks. Jā, šis paliek atklāts jautājums, un līdz domas sēdē, tad mums attiecīgi arī, mums vēl ir finanšu komitejas sēde arī, un tad mēs arī varam arī pēc tam arī lemt kādā redakcijā, tad deputāti ar priekšlikumiem var tad virzīt tālāk jau izskatīšanai domas sēde šo priekšlikumu. Nē, es saku, tas ir atbalstām no mūsu puses, es neredzu, tā tikai es tāds, ko darīt, tad tas ir varbūt stundas. Jā. Labi, pagaidām tad mēs viņu atbalstam. Es domāju, ka atbalstam mēs viņu, un tad jau, teiksim, domas sēdē varam skatīt. Labi. Vēl kolēģiem kaut kas debatējams ir attiecīgi par minēto. Labi, sākam tu balsošanu. Tātad 5 par esam atbalstījuši minēto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Nākamais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu Jelgavas novada iedzīvotāju padomes nolikums apstiprināšana vārds
Ziņotāji Vitai Naglai. Lūdzu. Jā, ir sagatavots domas lēmuma projekts par saistošo noteikumu Jelgavas novada iedzīvotāju padomes nolikums apstiprināšanu. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz pašvaldību likuma 58. pāns 6. daļu. Nolikums ir pievienots arī lēmuma projektam pielikumā. Deputāti ar to ir varējuši iepazīties, līdz ar to es arī nepārlasījuši. Vienīgi no savas puses varētu minēt to, ka šī jau ir otrā reize, kad mēs jau viņu virzam izskatīšanai uz domas sēdi. Ir bijušas vairākas tikšanās gan ar iedzīvotājiem, gan arī ar domas deputātiem, un ir daudzi tātad ņēmuši šo te iniciatīvu un iesaistījušies šī nolikuma tapšanā. Tātad es varbūt tās atļaušos nepārstāstīt, tikai varbūt tās pārstāstīšu to, kā mums ir noritējušas iepriekšējās komitejas un kādi varbūt priekšlikumi ir bijuši, kas bijuši izvirzīti no iepriekšējām komitejām. Tātad Tautsaimniecības un attīstības komitejā, kad tika skatīts 20. februārī, diskusija bija par to, vai nevajadzētu papildināt 11. punktu, vēl arī norādot, kad par padomes locekli nav atļauts būt arī pagasta pārvaldniekiem. Pēc tam arī izvērtējot un pārskatot, es uzskatu, ka šajā gadījumā mēs nepaplašināsim, jo tad mums attiecīgi arī būtu jānorāda arī visi darbinieki un tā tālāk, kad tas uzskaitījums būtu 11. punktā, lai viņš paliek tās, kāds viņš šobrīd tur ir. Un tad pēc izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, tad diskusija bija par šiem 2%, kas ir noteikti 12.8 apakšpunktā. Tātad, kādēļ mēs nosakam šos 2%? Jā, es piekrītu, katrai pašvaldībai ir savs redzējums un savs viedoklis, un citi norāda, citi liek šos procentus arī savādākus. Mēs kā pašvaldība esam tiesīgi noteikt tos procentus, kādus mēs vēlamies, un līdz ar to varbūt tās nedaudz, kāpēc mēs esam ielikuši 2%, tātad nosakot, ka ne mazāk kā 2% no kopējā pagasta iedzīvotāju skaita. Tas viedoklis varētu būt tāds, lai mēs izvairītos no situācijām, kad tātad uz šiem vēlēšanām atnāk 10 cilvēku, viņi visi 10 sev arī ievēl. Tātad, lai būtu, teiksim tā, lai viņas būtu, teiksim, tā pārstāvniecība būtu lielāka un, teiksim, tā objektīvāka, un tas jau ir tas minimālais skaits, teiksim tā, kas pārstāvētu šo te kopienu, lai nav tiešām tās izvairītos no tām situācijām 10 atnāk un 10 sev arī tā kā iebalso. Tas īsumā par to, un vēl bija arī priekšlikums par to, vai nevajadzētu arī pie šī nolikuma pievienot veidlapas, tātad attiecībā uz 12.5.4 apakšpunktu, kad pašvaldība pēc tam jau publicē šo te balsošanas veidlapu. Pēc tam arī izskatot un pārskatot šo te ierosinājumu, secināja, ka arī 12.2 ir norādīta tātad attiecīgi arī šis te pieteikums, ka viņš ir iesniedzams. Protams, katrā pašvaldībā, protams, katram savu interpretāciju un katrs, protams, citi norāda, citi nenorāda. Tas ir atkal no mums, kā mēs nolemsim, bet šajā gadījumā, ja deputāti tomēr uzskata, ka šīm veidlapām un pieteikumu veidlapām būtu jābūt, tad mēs viņus esam gatavi sagatavot un līdz domas sēdē tad arī iekļaut un pievienot pie šī nolikuma, kā pielikums. Labi, paldies ziņotājiem. Lūdzu, kādi ir jautājumi? Kas būtu debatējums par minēto lēmumu projektu? Labi, uzsākam balsošanu. Ozoliņa kungs, balsosiet? Andris Ozoliņš pret. Pret? Paldies, jūsu balsojums pieņemts. Tātad 4 par 1 pret, minētais lēmuma projekts ir atbalstīts un virzāms uz domas sēdi. Paldies, cienējamie kolēģi klātesošie, visi minētie jautājumi
Labklājības un sociālo jautājumu komitejā ir izskatīti. Komiteja ir slēgta. Paldies par darbu. Visu labu!